gada no gada skolēni žetonu vakarā rādot priekšnesumu liek iekšā maksimāli daudz fizikas skolotāju, tāpēc, ka tas ir tas, kurš ir pilnīgs kosmos un viņi nespēja saprasties. Un es tikko runāju vēl ar 2 kolēģiem, kuri arī man teica jau pašu, ka ārprāts, mums tur visi jābūt fizikiem. Fiziķi ir vajadzīgi tādi jauni kā jūs, tādi aizrautīgi kā Slava, un tādi, kuri grib, spēj, mēģina palīdzēt saprast tam jaunajam cilvēkam, kāpēc, cik tieši, cik ļoti praktiski ir fizika. Līdz ar to tas ir skolēnu līmenis. Skolas līmenī mēs kā programmu vēlamies ietekmēt to, lai notiek pārmaiņas skolotāju domāšanā kopumā. Un jo strukturētāks, prasīgāks pret sevi ir skolotājs jaunais, jo viņš vairāk spēj dot arī saviem kolēģiem un skolas vadībai. Un pēc tam jau tālākais līmenis ir sistēma, kur daudz mūsu absolventi jau šobrīd piedalās dažādās darba grupās vai kaut kā ārējie spēlētāji, vismaz pa maziem solīšiem, bet ietekmē sistēmu. Tas ir īstenībā Slavas fakts, bet atkal jā, bet fizikas skolotāji noveco vairāk un spēcīgāk nekā visi citi. Un drīz vien nebūs vienkārši. Vai nāks cilvēki un būs jāņem, kas pagadās, ko negrib ne šī fakultāte, neviena cita prasīga fakultāte, vai arī ir jātop cilvēkiem, kuri var, grib, spēj iemācīt fiziku jaunajiem. Es atvainojos, labi, ja man piesaistīts, nevaru noturēties. Paskaidrot iemeslu, kādēļ tieši fizikas skolotāji noveco straujāk, ja? Tur trūkst jauniešu, bet jaunieši kustoties lēnāk, viņam notiek laika palēnināšana, viņi paliek jaunāk, ja? Bet vecie cilvēki nevar tik ātri pakustēties, līdz ar to noveco straujāk, ja? Tā kā tā bija fizikāli rakstīt šī kursa kontekstā precīzi apgalvot. Tā ir ļoti drūma situācija. Ļoti drūma, un jūs, vismaz kāds no jums, ja izvēlas šo ceļu, jūs varat kļūt par tiem, kuri nonāk pie mums programmā, gūst papildus pieredzi, nezaudējot savu kvalifikāciju, kur jūs iegūstat šeit, un pēc tam, ja grib, ir iespēja palikt skolā, ja ir vēlme, ir iespēja ietekmēt sistēmu kaut kādā, teiksim, nezinu, politiskā vai ārpus organizāciju dažādu sistēmā, vai kļūstot par ļoti prasmīgu, prasīgu mācību spēku eventuāli šeit un jau strādājot pie nākamā līmeņa izglītības. Un tā pieredze, ko iedod iespējamā misija, ir tā, par kur es līdzās runāšu tālāk. Kāpēc kļūt par skolotāju? Tāpēc, ka tas ir izaicinājums. Tā ir izaugsme, kas turpinās, kas ir iesākta jau sākot no 1. klases, turpinās pamatskolā, vidusskolā, pēc tam dabū ļoti koncentrētu virzību šeit, augstskolā, un pēc tam var turpināties dalībā programmā. Principā ir iespējams studijas maģistrantūrā, piemēram, apvienot ar dalību programmā. Tas nav viegli. Man tas izdevās ar pārāvumu. Pirmajā programmas gadā es paņēmu akadēmisko, jūs biju nomācījies vienu maģistrantūras gadu. Pēc tam 2. programmas gadā es pabeidzu gan maģistrantūru, gan programmu. Tas ir iespējams. Mums ir labāki piemēri par mani, kas ne tikai maģistrantūra ir paralēli studējuši, bet ir pat doktora studijas iesākuši un šobrīd turpina. Kāpēc kļūt par līderi? Tāpēc, ka tā ir prasme, atbildības prasme, vadības prasme un komunikācijas prasme, kas ir nepieciešama jums kā labam profesionālam. Jo šobrīd
daļa varbūt esat jau labi speciālisti savā jomā, bet dalību programmā jums dod šīs te lietas, no kurām tiešām svarīga ir vadības un komunikācijas lieta, jo jūs nonākat klasē, kur jūs ikdienā vadat vairāk kā 30 cilvēkus, un pēc tam aizējot uz jebkuru organizāciju, jums šī te vadīšanas lieta ir viegli, pēc tam atnākot uz auditoriju strādāt par pasniedzēju, jums nav problēmas saprast, kas varētu notikt katra cilvēka galvā. Un tā ir tā ikdienas komunikācija, tīri fiziskā, kuru jūs uztrenējat, lai nebūtu problēmas sarunāties, baidīties no auditorijas un tādā garā. Mazliet skaitļi. Arī programma pastāv 5 gadus. Šajos 5 gados ir bijuši vairāk kā 1000 pieteikumu. Šobrīd ir programmai 70 dalībnieki. Kopumā bijuši 35 šobrīd strādā skolās. Tas ir 4. un 5. iesaukums, un mēsnieki programmas absolventi ir arī 35. Jaunajā gadā mēs plānojam arī uzņemt jaunus 35 dalībniekus. Es nezinu, kāpēc mēs nodarbojamies ar kaut kādu numeroloģiju. Lūk, 59 dalību skolas, kurās Latvijā ir līdz šim bijusi vai ir iespējamā misija. Katram skolotājiem vidēji ir 150 skolēni, kuriem viņš šajos 2 gados strādā. Man šobrīd ir 210 par visu vidusskolu. Ir tādi, kuriem ir 70 skolēni kādā mazākā skolā. Un tas nozīmē vidēji, ka 2 gados visi misijas skolotāji ietekmē aptuveni 21 000 skolēnu dzīves lielākā vai mazākā mērā. Kas tad ir tas, ko mēs piedāvājam? Izaugsme, atbalsts un stipendija, kas nav mazsvarīgi par visu ātri pēc kārtas. Tad darbs ar atbildību, kas izaicina un vienlaicīgi milzīgu gandarījumu. Reti kurš grib mūsdienās strādāt tādu darbu, kas nedod nekādu ietekmi, neko neietekmē. Atstāja vienkārši tādā kaut kādā mazā rāmītī. Visi grib, manuprāt, redzēt lielāku bildi, redzēt lielāku ietekmi tam, ko katrs dara. Skolotāja darbs to piedāvā. Tad profesionālā izaugsme, kas nozīmē, ka ir kvalitatīvas, ļoti intensīvas un uz praksi balstītas mācības visu 2 gadu garumā. Tas ir saistīts gan ar pedagoģijas, gan ar vadības, gan ar līderības jautājumiem. Tas nozīmē, ka pēc šiem 2 gadiem ir uztrenēts šīs te jomas, un tas dod to stabilitāti un ticību, ka pēc tam, pēc skolas, var palikt skolotāju darbā un var iet jebkurā citā jomā, un kvalifikācija nav zaudēta šajos 2 gados. Jo visi taču grib visu laiku mācīties. Iespēja būt daļai no līdzīgi domājuši vienauču kopienas. Tajā brīdī jūs piekrītat, ka jūsu vērtība arī ir izglītot Latvijas sabiedrību, tad mēs jau esam kopā. Un tajā brīdī, kad mēs sanākam kopā, ejam skolās, domājam, kā ietekmēt vēl plašāk šo izglītības jomu, mūsu spēks pieaug, un tas tagad jau 5. gadā parādas jau aizvien vairāk arī publiskā telpā. Kaut vai var apskatīties, nezinu, cik daudz no jums zina, internetu žurnāla Satorija, tur šobrīd mēs esam publicējuši 5 absolventu rakstus, kur nopietni tiek skārti dažādi izglītības jomas jautājumi. Karjeras attīstības iespējas pavisam īsi. Principā jau visu nosaucu vēl papildus, kas ir jāzina, ka mūsu dibinātāji ir Svetbanka, Telekom, Vidēji partnerfonds. Ļoti daudz, principā mēs dzīvojam no atbalstītāju finansējumu, un atbalstītāji ir Latvijas uzņēmēji, spicākie, ar labāko reputāciju savās nozarēs. Un neviens mūsu absolvents ir tālāk jau pilnīgi droši un nevis uz mazākā pakāpienu, bet jau vidējās vadības līmenī startēs pēc tam kādā no
mūsu atbalstītāju uzņēmumiem, tāpēc, ka viņi zina to pieredzi, praksi un prasmes, kuras jaunais cilvēks ir iegūs šajos 2 gados. Tā. Un konkurētspējīgs atalgojums, tas, protams, ka ir diskutabli, bet tas vidējais, līdz ko iedomājaties, jūs tagad beidzat skolu, es nezinu, kādi jums ir piedāvājumi, bet uzreiz pēc skolas beigšanas jūs aiziet, mūsu gadījumā strādāt skolu, jūs vidēji saņemat starp 400 un 450 latiem atalgojumu, kas ir skolotāja alga pilnā apmērā, plus iespējamās mācību stipendija 150 latu apmērā, kas tad veido to atalgojumu pamatos, un ir iespējams, ja jūs izvēlaties vadīt fakultatīvus, izvēlaties vadīt pulciņus, piedalīties dažādos projektos, ko daudzi īsteno ar lielu prieku, nevis tāpēc, ka sakasīt naudu, tad vienkārši tas aug vēl vairāk. Un 2. misijas gadā es saņēmu, tad vēl man paveicās bija Eiropas stipendija, un tad es dzīvoju vispār tāds kundziņš pagājušo gadu. Lūk, tātad izaugsme atbalsta stipendija. Kas vēl? Karjeras iespējas jau īstenībā pateicu dažus tikai piemēri. Igors Grigorjevs, viņš ir Zaļumojuši pamatskolas direktors, jaunākais direktors šobrīd skolas direktors Latvijā. Puiši, kas izveidoja mācību video, Gatis Nermēšs, šīs fakultātes absolvents, ģeogrāfu Gatis Kārlis Grabs un Martiņš Kāls no Zviedriem. Viņi veido saturu, palīdz skolēniem mazliet labāk saprast fiziku, matemātiku un ķīmiju. Fizmiks vēl viens projekts, kur pamata autors ir dzinējs ir Kārlis Grabs, bet viņš ir piesaistījis arī citus misijas skolotājus un veido saturu, kas arī interesantā veidā palīdz vidusskolēniem mazliet labāk saprast fiziku. Tad vēl daudz dažādi skatus, kas ir svarīgi, ka mēs esam globāla izglītības tīkla Teach for All dalībnieki, kas nozīmē, ka mēs piedāvājam arī daudz dažādas apmaiņas programmas, braucienus par izglītības tēmu visiem dalībniekiem. Lūk, tātad izglītība, motivācija un vērtības ir tas, kas mūs var vienot. Un tad pavisam īsi, tad, kad jūs izlēmiet pieteikties, tad jūs piesakaties, notiek atlase, un pēc tam jūs tiekat apstiprināti dalībai programmā. 2 gados tātad ir atlase Vasaras akadēmija, 6 nedēļas, mācības regulāri ik pa 2 nedēļām, piekdienās, sestdienās, atbalsts nepārtraukti, prakses iespējas tur, kur jūs varētu gribēt iet praksē, jebkurā uzņēmumā Latvijā. Mēs cenšamies to nodrošināt un beigās un kopumā jaunu izglītot cilvēku kustību. Tas ir visas vietas, kur ir vai ir bijuši iespējamās misijas skolotāji Latvijā. Daudz izvēlas braukt prom uz reģioniem, nevis palikt Rīgā, tieši apzināti izdara šo izvēli. Tā pieteikties var, es atstāšu savas kartas katram, jūs varat man rakstīt, zvanīt, iet mūsu mājaslapā vai iet pat taisno uz pieteikšanās anketu, kas ir šeit. Lūk, un varbūt kādam ir kāds ātrs jautājums. Jā. Piemēram, piedalāšana programmā un sākstāt skolā, teiksim, cik mācības stundas ir nedēļā jānovada vai kaut kādas slodzes? Tas, ko mēs lūdzam skolai un kas ir svarīgi, ka skolotājs saņem to 21 kontekstu un kas ir pilna slodze. Ja skolotājs izvēlas vadīt klasi, būt arī klases audzinātājs, tad tā slodze nosacīti mazinās uz tā klases vadīšanas rēķinu. Tas audzināšanas rēķinu. Jā.
Jā, tas ir par to, ka tad uzņem katru gadu tikai 35 skolotājus. Šogad mēs uzņemsim 35. Jā, bet es nesapratu īsti, kurā brīdī mēs nekonkurējam viens ar otru. Jūs nekonkurējat viens ar otru, jūs konkurējat paši ar sevi, jo tā pamatlieta, pirmās divas atlases kārtas ir jūsu pieteikama anketa, kur jūs netiekat nekādā veidā ranžēt un salīdzināt ar citiem. Cik iziet cauri tam slīdz un iziet? Ir vērtēšanas vienkārši kritēriji, pēc kuriem skatās uz vienu konkrētu cilvēku, nevis cilvēku salīdzina savā starpā. Un pēc tam ir telefona intervija, kur mēs saprotam, vai mēs esam tajā vienā vērtību kaut kādā grozā. Pēc tam ir jau praktiskā trešā kārta, kur ir lomu spēle, ministundas vadīšana un grupu darbs, kur saprot, kā cilvēks kopumā performē dotos apstākļos un vai ir gatavs, pat ja tajā brīdī nav vēl un tā, es esmu gatavs skolotājs, bet ir gatavs augt, mācīties, saklausīt, sadzirdēt citus. Pēc tam 4. kārta ir noslēguma intervija, kurā tiek vienkārši apkopot visi iepriekšējās kārtās savāktie dati par cilvēku, un tad tiek apusēji patiesībā pieņemts lēmums, vai tu esi gatavs vai neesi gatavs dalībai programmā. Līdz ar to tur nav konkurence ar citiem, bet ir konkurence pašam ar sevi, vai mans izaicinājums, vai mana vēlme būt programmā tiešām. Pareizi saprotu, Lauri, tas, ko tu saki, vienkārši ir ļoti augsta latiņa, kur tev ir jāpārvar, tādēļ to skaitu pa lielam nosaka tās augstas prasības, jo, lai šitādi panākumi būtu, tad ir ļoti jābūt spējīgi un jāfokusēs, un uz to ir jāiet, tas arī to norāda tādā ziņā. Jā, vēl jāpēc. Tad mums klausēsies vairāk, tad būs forši. Tā. Jā? Vairāk jautājumu nav? Labi, ir grūti, tu konkurē ar mani, jā? Jā. Labi, es atstāju katrā ziņā katram savējo karti, kas nozīmē, ka jūs varat vai nu rakstīt man, vai pieteikties programmā, vai gadījumā tiešām jūs paši neinteresē, bet jūs varbūt zinat kādu pietiekami foršu labu jūsu paziņu, kuru tas varētu interesēt. Iedodiet viņam monētas kartes. Viņš piezvan, sazinās. Laikam, iepriekšējā iesaukumā, kad es biju aicināts arī sveikos, kad tāda ļoti svinīga, skaista ceremonija ar ministriem uzņēmuma prezidentu, ko tik nē, kad atsēdz to jaunu iesaukumu. Un tā bija zināma, višķanāts vai tāds izaicinājums mums kā fakultātei. Tagadēļ iesaukumā nebija neviena fizikas skolotāja. Ir viena matemātikas skolotāja, bet neviena fizikas. Ja? Tā kā es domāju, ka paldies Laura par ļoti pilnvērtīgu prezentāciju. Man kaut kāds skaidrāks priekšstats, kas tad tur īsti notiek, kas ir tas konkrētais piedāvājums. Visas iespējas ir jūsu rīcībā. Lūk, jā, fine. Forši. Es nezinu, vai tas viss tika ierakstīts kā daļā no šīs lekcijas, vai ne? Jā. Tas ierakstīts. Ļoti labi. Jā. Ok, tad, jā, Lauris, kā es jau teicu, ir aicināts palikt līdz 12. ar kafejkām, bet iespējams, ka citāds svarīgāks vajadzības. Un savukārt jūs, jauniešies, aicināt pārslēgt jūsu domāšanu, kaut ko visam konkrētu, kaut ko fizikālu. Un mēs esam nolaidušies zemu, augstās dimensijas, mazajos tālās mērogos. Un aicinu jūs atsveicināt atmiņā tabulu, tad nolieciet sev priekšā šo te tabulu ar elementāriem laukiem standarta modeli. Un tas konkrētie lauki, konkrētās miedarbības, uz ko mēs fokusējāmies pagājušās lekcijas otrā pusē, bija Jā, piedāvājums, kam vēl trūkst. Arī trūkst. Ko ir darīšu? Aizņemšos man priekšā sēdošiem, tad ir zīti vēļas. Tātad, viena fundamentāla miedarbība ir stiprā, jeb krāsu miedarbība, kas tajā piedalās un kur ir tie miedarbības nesēji. Kur tie divi laukveidus. Parasti vienmēr vajag cilvēks un attiecības. Mums vajag kvarkus, mums vajag fermionus un bozonus. Kur ir tie fermioni un bozoni stiprās miedarbības gadījumā?
Gluons ir bozons, ir tāds miedarbīgs nesējs, un tas ir gluonu lauka kvants. Lai radītu gluona lauku, kāda ir jābūt īpašībai. Teiksim, tu izstaro krāsu lauku. Diez vai kāpēc? Kā tev trūkst? Krāsu lādiņš. Ja? Kādām daļiņām, kādiem laukiem ir tas krāsu lādiņš? Kvarkiem un tikai kvarkiem. Ja? Bet kāpēc mums apkārt nelido brīvie kvarki un nepiestaro visu pilnu ar gluonu lauku? Tāpēc, ka brīvības krāsu lādiņš radītu bezgalīgu enerģiju, tāpēc, ka atkarībā no attālumā palielinās. Jā, tas lauks pieaugot attālumu nogot nevis samazinās, kā mēs esam pieraduši elektromagnētiskam vienam, bet tikai pieaug. Ja? Tādēļ brīvie krāsu lādiņi nepastāv. Eventuāli mēs novērojam tikai bezkrāsainas kvarku kombinācijas. Un kādas mēdz būt šīs bezkrāsainas kvarku kombinācijas? Ko mēs tad eventuāli novērojam, kāpēc vispār tā doma par kvarkiem ir radusies? Tie mums vispazīstamākie ir protoni un neitroni, jo tie ir visvieglākie kvarku kombinācijas. Cik vajag kvarkus, lai uztaisītu vienu nuklonu? Nuklons ir kopīgs kvarks. 3. Ja? Tās 3 kvarku kombinācijas vispārīgā gadījumā sauc par, es vēl toreiz nokļūdies tieši tā, par barioniem. Ja? Ja kādas kvarku kombinācijas ir hadroni, barioni ir tie, kas sastāv no... Vai, cik trāsāk? Kā man būs jāatkārt? Jā, protams. Tātad 3 kvarku kombinācijas ir barioni. Vēl viens veids, kā uztaisīt bezkrāsainu kvarku kombināciju, ir sakumēt kvarku ar antikvarku. Tie būtu mezoni. Šis ir problēmas, un šis būtu mezons. Visi hadroni ir nestabili atskaitot protoni. Ja? Viņš ir stabils tikai vienīgi tāpēc, ka viņi vairs nav kur sabrukt. Vieglākas, stabilas kvarku kombinācijas vienkārši nav. Neitrons ir nestabils, pateicoties tam, viņš ir mazliet smagāks par protonu. Neitronu tā kompozīcija ir UDD. Tā, un šodien tad es gribētu vēl, es atstāju jūs tādā intrigas stāvoklī, proti, kas tad būtu, ja es mēģinātu investēt enerģiju protonā un izraut no viņa ārā kvarku. Ja? Jo tās krāsu lauks, parasti tās bildīs, kuras zīmē ir tādas, ka būtu kaut kāds tur D, jā, tur tie kvarki, un viņi tajā protonā kaut kādā veidā, ir saistīti un pielikuši viens pie otrā ar to krāsu niedzi. Ja? Protona iekšienē ir liela gluonu lauka intensitāte. Un atceroties, ka gluonu laukam, viņam tas miedarbības konstants nebija maza, viņa bija kārtu vienlīdzīgs. Ja? Tādēļ stipras gluonu lauks neizbēgami ierosina arī stiprus kvarku antikvarku intensitāti. Ja? Tā kā tas kopēji tā lauka kombinācija, tas ir kvarku gluonu lauks, ja? Jo ir iespējams kvarku, Feynman diagramma valodā tas nozīmē, teiksim, šīs te īsas virtuālo kvarku kombinācijas, kuras arī ir lielā intensitāte. Tā kā tie 3 kvarki, kuri veido protonu, kas reizēm sauc par valences kvarkiem, un tad ir kvarku un gluonu jūra apkārtiem, kas satur viņus kopā. Ja, tāds ir veidojums, tā ir hadronu struktūra. Tādēļ, ka tas stiprās miedarbības īpatnības, tieši tās stipruma dēļ, šo te struktūru ļoti grūti sareicināt. Pat tas, ka mēs zinām, un tagad droši zinām, stiprās miedarbības Lagranža funkciju, tas mums maz ko palīdz, lai sareicinātu, piemēram, protona masu kaut vai. Ja? Jo kas ir protona masa? Ja? Tas ir tā zemākās enerģijas stāvoklis šai kombinācijai. Viņas varētu ierosināt. Ja? Tas ir pieteikams enerģijas, ir iespējami protona iekšēji ierosināties stāvoklis. Tos mēs pazīstams kā citus hadronus. Rezonances daļas, kas šeit tabulā jums atspūkļotas. Bet par tā pamat viņu struktūru, ja? un teiksim, blīvuma sadalījumu un tādas lietas, ir ļoti grūti sareicināt. Jo tieši šīs te gals, tieši pie zemām enerģijām, stiprā miedarbība ir visgrūtākā. Elektromagnētiski ir otrādi. Pie zemām enerģijām viņi ir vienkārši.
Šārls Klons varēja mierīgi izdibināt. Tas bija viegli. Ar vienu diagrammu, cerēties, mēs zīmējam elektromagnetismā. Mēs varējām aprakstīt veselu lēmumu, praktiski visas mūsu ikdienas mērogos esošās parādības. Tikai, ja mēs lienam iekšā kolaideros, tur bija baigām enerģiju, tad tur augstāks kārtas efekti, rodas jūrā ar elektronu pozitronu pāriem, tad ir jākasa galva jādomā, ko tagad darīt. Ar stipromiedri bija otrādi. Ir ļoti grūti izdibināt no protona, kāda tur tā struktūra ir. Tas paņems vairākus gadus un ļoti netriviāls eksperiments un teorijas. Ja? Tātad pateicoties tam, ka stiprā miedarbība ir neperturbatīva pie zemā enerģija. Tātad šī tā īpatnība, kas apgrūtina viņu, un tad varbūt, ja mēs esam sākuši par to zemo galu runāt, par to zemo enerģiju galu. Zemāk zem šīs tabulas jums ir dots viens grafiks un visai svaiga raksta. Ja? Žurnāla Science, viens no absolūts top zinātnes žurnāliem pasaulē, un tajā ir apkopoti ļoti liela mēroga aprēķina rezultāti. Tas pamatveids patiesībā, kas tiek darīts, tiek telpa tajā, tas protons tiek diskretizēts uz atsevišķiem punktiem un tiek skaitīts amplitūdas daudzām trajektorijas. To pieeju sauc par lattice Režģa QCD. Un tā ir ļoti nopietni skaitļošana, jo tieši tik nesen tādu līmeņa rezultāti ir sasniegti tikai pateicoties tam, ka tikai nesen ir pieejams tādas superdatori jaudas, lai to saprātīgā veidā varētu tikt galā. Tātad tas, ko jūs redzat hadronu spektru. Ja? Jūs redzat zemāko enerģiju, tos saistītos stāvokļus, kuriem ir dažādi vēsturiski apzīmējumi, var pretējā lapusē lielāko daļu viņiem atrast. Lūk, viszemākais hadrons ir mezons, pi-mezons, un tad, kā ieejas parametri, jo tas kvarku masas ir jāuzdod, kā ieejas parametri tika uzdotas 3 daļiņu masas. Pi-mezona, K-mezona un sigma bariona masu vērtības. Tas bija impulss. Pārējais ir aprēķina rezultāts. Ja? Un tad šī tabula salīdzina aprēķina rezultātu ar eksperimentāli izmērītajām masām. Šāda līmeņa saskaņa ir kļūst iespējama tikai nesen. Uz to pusi sāka iet 90. gados, un tā nekāda šauba par to, ka kvantu chromodinamika ir tā pareizā teorija nebija, bet, teiksim, tāda kvantitatīva salīdzināšana pie zemējām enerģijām ir ļoti apgrūtinoša tieši šīs neperturbatīva rakstura dēļ. Okay? Tagad iesim uz lielākām enerģijām. Lielākām enerģijām mēs varētu mēģināt kādam no šiem kvarkiem, kuri tur zemāk enerģijas stāvokļi, kāds tas lauka piliens, kas ir iespējami kompakts ir, tajā no tā piliena mēs varētu mēģināt kādu kvarku izsist. Ja? Un tie pamata eksperimenti, kas dod informāciju par kvarku, individuālo kvarku raksturu un par kvantu chromodinamiku lielu enerģiju režīmā, ir neelastīgās izkliedes eksperimenti. Un tiek izmantotas vieglas daļiņas, piemēram, elektrons, kas, ja viņam pagadās trāpīties tieši protonam, viņš var trāpīt vienā no tiem centriem. Tas, ka protonam ir 3 izkliedes centri iekšēji struktūrai, tas ir fenomenoloģiski jau tikas secināts protonu struktūru pētīšanas pirms sākumā, kad viņš vienīgi tādai deļņai trāpa, tad ir iespējama reakcija. Ja? Viņš var nodot savu lielo impulsu vienam kvarkam. To pēkšņi kā rodas situācija. Viens no kvarkiem viņš šausmīgi kinētisku enerģiju. Viņš grib lidot prom. Un tagad es tā tēlēju mēģināšu jums uzzīmēt, kas var notikt. Ja? Viens no tiem kvarkiem iegūst lielu enerģiju. Tā doma ir sekojoša. Pirms tās sadursmes viņa bija kompakta mazā attālumā. Pieņemsim, ka tas U-kvarks ir iegūst lielu impulsu. Elektrons, notikusi sadursme, un man tagad tas kvarks lido prom. 2 kvarku kombinācija un 1 kvarks joprojām ir
Viņi joprojām ir ar krāsu lādiņu, līdz ar to tas miedarbības, tas potenciāls pieaug. Pie lielas enerģijas tā krāsu miedarbības raksturs ir konstant pieauguši potenciāls. Tad, aptuvena